Sveiciens! Esiet sveicināti šodien. Šodien tēma par cilvēkiem, kas jums ir apkārt, vistuvākiem, vismīļākiem, visdārgākiem, un tie, kas jau ilgu laiku vai pat nelielu laiku atrodas tā apzīmētajā atmošanās posmā, atmodā, garīgā izaugsmē, iziešanā no sistēmas, no matricas. Tie zina, par ko ir runa. Tāpat arī saprot, ko nozīmē 3D, 4D, 5D. Un saprot arī to, ko nozīmē uztraukties par saviem tuvajiem mīļajiem, ka viņi domā vēl tāpat, atrodas tais pat uzskatos, cīnās, ņemas un krīt duālajās pusēs, iekrīt uz dažādiem sistēmas mānekļiem, uz manipulācijām, un no jūsu skatu punkta jums tas šķiet dažiem traki, dažiem bēdīgi, dažiem tas sadusmo, daži vienkārši saprot, ka neko tu nevar izdarīt un jāļauj katram iet tā savu pieredzi, kā katrs kurā tajā stadijā ir. Šeit ir tāda ļoti svarīga informācija, kas jāzina tiem, kas saprot, par ko ir runa, un tiem, kas varbūt klausās pirmoreiz un nesaprot, un liekas paklausīšos, kas tas varbūt pasviestu viņu prātu, viņu izteiksmē. Kāpēc šī informācija svarīga? Tāpēc, ka šobrīd ir tāds periods, kā arī tie, kas šobrīd klausās un nesaprot, par ko runa, varbūt satiecās tieši uz tevi, ka tu klausies un tu nezini, kāpēc tu klausies, tad tev vienkārši ir likumsakarīgi atved uz tavu dvēseli paklausīties un saprast pat, ja ir skepsē un aizdomīgums un vīpsnāšana, tas ir pilnīgi normāli. Tā kā vienkārši ļauj paklausīties, no tā nekas nenotiks. Nekas tev tāds nevar notikties no paklausīšanās, tā kā paklausies. Un ja jūti, ka noder kādam vēl, noteikti padalies. Tāda šī informācija ir sekojoša. Lielu laiku bija zināms, ka 20%, 25%, tad 30% būs tikai tie, kuri nonāks pāries 4., 5. dimensijā, nonāks jaunajā zemē, respektīvi dzīvo šo te brīnišķīgo zelta laikmetu dzīvi. Šobrīd ir ļoti izteikts periods, ka ir tāds jauds atmodas vilnis. Tas nozīmē, ka tie, kas jums likās, nekad jau viņiem, negribēsies, viņi neklausīsies, viņiem neinteresēs nekas cits, arī tie, kas jūs klausties, tad es personificēšu tieši tā, kā tas domāts jums. Jums pēkšņi liekas, ka kaut kas vairs nav tā kā agrāk. Nedarbojas viss tas pats, kas iepriekš darbojās. Jā, iepriekšējie stresa noņemšanas līdzekļi darbojās un iedeva vienmēr gaidīto rezultātu, vai ja iepriekšējie kādi momenti, kas jums sagādāja prieku, gandarījumu, apmierinājumu, labsajūtu, apliecināšanos, tad šobrīd tas arī īsti vairs tā nedarbojās. Tās lietas, kas visu laiku iedeva to, kādas uz to jums bija ekspektācijas, piemēram, tas ēdiens, ko jūs ēdāt, izvēlēties, vai tā kafēnīca, vai tie paši draugi, vai seriāli, vai raidījumi, vai laika pavadīšanas veids, vai pirkumi, vai sarunas ar konkrētiem cilvēkiem, iedeva kaut kādu veidu konkrētas sajūtas, ko jūs no tā sagaidījāt, tad šobrīd tas liekas, ka nekas jūs tā kā meklējat un nevar saprast, kāpēc nav vairs, kāpēc es nevaru sajusties atkal, kā es pats vai kas pati, un kur ir tā situācija, kur ir tā problēma, kas ir noticis tāds, un kāpēc ir savādāk. Tāda atbildi ir pavisam vienkārša. Jūs mainaties, jūs katrs mainaties, un tie, kas atkal redz savos apkārtējos kaut kādas pārmaiņas, un kuri paši vēl nesaprot, tad viņi mainās. Jūs
viņi un jūs, kas klausties, jūs mainaties, un jūs nezināt, kāpēc jūs mainaties, un kas notiek, un ko darīt, kā atgūt. Jums šķiet, ka jūs esat sev pazaudējuši, kā atgūt sevi. Jums šķiet, ka ir kaut kas pazudis tā būtība, tā garša. Jūs meklējat jaunu jēgu vai to pašu iepriekšējo jēgu gribat atgūt, atprast atpakaļ. Kaut kādā veidā jūs izmēģināt to, un brīžiem pat esat gatavi iet kaut kādās jau tādās krasās situācijās iekšā un risinājumos ar domu, ja tā man nesanāk, tad izdarīšu kaut ko tādu krasu, un tad varbūt kaut ko sajutīšu, ko iepriekš jūtu. Respektīvi, ļoti iespējams, ka jūsu tuvu draugi, radi pat nepadalās, taču ir brīži, ka jūs manat, ka, redzi, viņu tomēr šī tēma saista, viņš sāk par to interesēties vai runāt, vai izsaka tādu atziņu vai komentāru vai domu graudu, kas liekas iepriekš nav nekas tāds dzirdēts, vai kāda saruna izvēršās pavisam citādāk, kā jebkad iepriekš agrāk jūs redzat acīs un enerģijā un cilvēkā kaut kādu citu tādu gaismu. Un atkal tie, kas klausās, jūs jūtaties dīvaini dažreiz, jūs dažreiz nesaprotat, jūs kaut ko pasakat un nesaprotat, kāpēc jūs tā pateicāt, un jūs kaut kā sajūtaties pēkšņi, varbūt kaut kur pārāk emocionāli, ko iepriekš tas nebija novērots, un vēl to var arī saprast tā, ka arī fiziskais ķermenis pēkšņi sāk uzvesties savādāk. Citreiz liekas tā kā piemetās tā kā sirds klauves, citreiz pilnīgi sagriežās galva, kaut kāds spiediens īpatnējs, vairāk jāguļ vai tieši pretēji nevar pagulēt. Tad ir liels enerģijas pieplūdums, tad ir atkal liels enerģijas tāds panīkums. Liekas, ka, protams, gribas meklēt racionālos izskaidrojumus, liekas, ka varbūt ir kaut kāds vīrus, kaut kāda saslimšana, kaut kas ir noticis, varbūt kaut kas apēst ne tā, kaut kas jums iedarbojās ne tā. Un pilnīgi loģiski, ka jūs meklēsiet šos racionālus izskaidrojumus, kur jūs viņus parasti, kur jūs varētu atrast, ja jūs nevarēsiet atrast. Ja vien negadīsies kāds ārsts, pie kura jūs aiziesiet, un kurš mēģinās jums pierakstīt kādu saslimšanu, vai sūtīs jūs tik daudz testiem un tik daudz dos visādus preparātus, kamēr jums apklusinās, noklusinās visas šos te jūsu atmošanās spēku, to, ka patiesībā jūs sākat sajust enerģijas, jūs sākat sajust sevi, jūs sākat sajust savus spējas, un tas biedē, jo jūs skaidri sajūtat, kuru brīdī jums ir jāatpūšās, kurā brīdī jums ir enerģijas pieplūdums, un tagad vienkārši var darīt, pat ja tas ievalkās neadekvātā kādā laika nogriezienī. Tad jūs jūtat, kad iespējams jūs esat bijis vienmēr punktuāls un tāds cilvēks, kas zina, kad kaut kas ir solīts, ja tā ir paredzēts, tā ir jādara, un pēkšņi jums liekas, ka jums tur nevajag iet, vai jums viss sapinās, saliekas tā, ka jūs kaut ko sākat kavēt. Un liekas, ka pēc tā ar jums notiek, jūs taču tā negribējāt. Vienkārši sāk kārtoties jūsu lauks, un jūs sākat savienoties ar kosmiskām enerģijām un zemes enerģijām, kas jums palīdz veidot, virzīt savu dzīvi, justies un piedalīties tajos notikumos tā, kur jums tajā brīdī svarīgi būt. Tas nozīmē, tur, kur jums nav jābūt, jums pakārtojās tā, ir zīmes, lai jūs saprastu, ka tur vienkārši nav jābūt jums. Un kur atkal ir, tur pēkšņi kaut kas sāk notikt un pavērsties iespējas, kāds ar jums sazinas, kaut ko jūs ieraugat, kaut ko, tas jums impulss rodas, un citkārt varbūt jūs tam nesakotu, bet šoreiz liekas, bet varbūt. Un te ir arī jautājums, vai jūs to visu tā kā aizvērsiet, vai ļausiet paeksperimentēt, saprast, kas tad ir, kas tad notiek. Tiem, kas no malas redz, skatās uz jums, uz saviem radiem draugiem, viņiem dažkārt varbūt grūti noķert, kurš tad ir tajā momentā. Un tas, ko var darīt, var tiekoties, runājot, izveidot tādu lauku, enerģētisku lauku. Tas nozīmē, tie, kuri zina, kā strādāt enerģijām, zina un nav jāstāst, tie, kuri nezina,
Nestāstīšu to, ko būs grūti uztvert, saprast, izstāstīšu ko vienkāršāku. Vienkārši pirms sarunas jūs varat iztēloties to cilvēku, ko jūs runāsiet, savu radinieku vai draugu, un sevi tajā sarunā kopā ielikt tādā kristāla laukā, kristāla lodē, kristāla aplī, un piepildīt ar tādu mieru, mīlestību, izteikt nodomu, lai visas bailes, lai visas kādas trauksmes, visas šaubas, visi ierobežojumi, visi bloki, ēnkuri, tajā brīdī tiek noņemti, lai šī saruna ir brīva, patiesa, atklāta un notiek katra visaugstākam labumam. Un tad ļaut sarunai plūst ne pēc prāta saraksta, bet kā viņa jums brīvi nāk, ja pat liekas šo tēmu, es nekad neesmu viņu runājis, vai būs dīvaini sākšu tā runāt, tad vienkārši ļauties un skatīties, kur tas aizved. Jo tas nozīmē, ka pirmkārt cilvēks saņems to, kas viņam jāsaņem, pat ja viņš neprasīs, un tajā brīdī pat neko neteiks un varbūt pat samulsīs. Nozīmē, ka jums ir jānodod savā zināmā apjoma informācija, zināmā apjoma enerģija un jāļauj tai vienkārši plūst. Un kā otram, iespējams arī radīsies kāda pat tēma un jautājums, kas jūs var pārsteigt. Ja uztaisot šo te lauku, jūs nevis plūdīsiet un ļausiet tikai tām tēmām pacelties un jautājumiem, kas dabīgi plūst un nāk, taču principāli gribēsiet iespiest sarunā kaut ko, kas jums šķiet pašam ar prātu izdomāts, ka tas jums strādāja savu laiku vai tādā veidā jūs varbūt kaut ko atversiet, aizķersiet vai uzzināsiet, varat izraisīt agresīvu pretreakciju, jo cilvēks vienkārši nav gatavs. Ko vēl var darīt? Var pat nerunāt, ja pirms nav tāds konteksts, taču ir redzams, ka tam draugam vai radiniekam ir vajadzīga tā palīdzība, kad ir tā sajūta, ka viņš kaut kur ir tā kā starp debesīm un zemi, viņš pats nesaprot, kas ar viņu notiek. Ka viņš nav gatavs uztvert informāciju, nav gatavs sarunai, viņam ir vēl pārāk daudz bloku, un šī lauka veidošana, jūs tāpat zināt, neko nedos. Jūs vienkārši varat viņu piepildīt ar mīlestību un gaismu. Vienkārši iztēloties, aizvērt acis un piepildīt no savas sirds centra, sūtīt uz viņa sirds centru un to no tā sirds centra izstarot to gaismu aizvien plašāk, kamēr tā iziet ārpus jau viņa ķermeņa un aptver viņu tādā siltā mīlestībā. Un to jūs varat darīt ar jebkuru cilvēku, jebkurā brīdī, kad jūs jūtat, ka viņam ir vajadzīgs jūsu atbalsts un enerģija. Tie, kas jau praktizē un zina, kā strādāt ar zemes un kosmiskām enerģijām, var arī ar šo palīdzību piepildīt. Vienmēr izsakot nodomu, lai viss notiek katra visaugstākam labumam, visaugstākam dvēseles ceļam, visaugstākajai labklājībai, visaugstākajai pārpilnībai un visaugstākām vibrācijām. Tad, ja cilvēks, viņam sākas pēkšņi visādi iepriekš minētie veselības pārsteidzoši simptomi, un viņš par visu varu grib doties pie mediķiem un pārliecināties, ka ar viņu viss kārtībā, tad ieteicams varbūt palīdzēt viņam izvēlēties mediķus, kuri ir ar tādu atvērtu pieeju, kuri nebūs tie, kas tā kā ievilks tajā medicīnā, pat ja cilvēkam nav nekāda slimību simptomi, ievilks tajā medicīnas sfērā tikai tāpēc vien, kad viņi ir pārliecināti, ka katrs cilvēks ar zāļu vai medikamentu vai ārstu palīdzību dzīvos labāku dzīvi, nekā iemācoties rūpēties par savu ķermeni veselību, sajust signālus un saprast, kas patiešām ir vajadzīgs. Varbūt tas ir miegs, varbūt tā ir pastaiga, varbūt ir nepieciešams pameditēt. Varbūt patiešām ir vajadzīgs kāds atbilstošs preparāts tajā brīdī, kāda palīdzība. Taču jāsaprot ir tas, ka jebkuri ķīmiska preparāti bloķē jebkurus signālus, jebkādu iespēju tālāk sajust, uztvert informāciju un enerģiju. Līdz ar to saņemt palīdzību no augšas. Protams, kad ir situācijas, kā
ir tikai vienīgi un citādi nekādi nav iespējams, kad ir jāizmanto šie ķīmiskie preparāti, kad jau cilvēks ir situācijā, kur vairs citādāk nevar, un tad tas vienkārši ir jādara, ir arī jārīkojās. Taču tāpat, ko var darīt, var atrast vislabākos speciālistus, kuri redz visu, redz, pieņemsim, kā Pēters Kļava, kurš zina, kurš ir klausījies, viņš ir gan mediķis, gan viņš redz arī smalko plānu, viņš izprot to būtību. Tur vēl tādi ārsti var noteikti pajautāties riņķī apkārt cilvēkiem, un ir ārsti, mediķi, kuri redz arī to psihosomatisko pusi, redz to, ko var darīt tikai bez ķīmijas, ko vēl var darīt un kādas vēl ir iespējas palīdzēt. Lūk. Svarīgi saprast, ka absolūti neviens cilvēks pasaulē, lai vai kāda viņam ir izglītība, pieredze, nevar palīdzēt sev vairāk kā jūs katrs pats, un tamdēļ ir svarīga šī tīrība, enerģētiskā tīrība, lai intuitīvi saņemtu šo te atbalstu un izpratni sajūtu, kas jums kurā brīdī ir vajadzīgs visvairāk. Sekojot citu ieteikumiem, var apjukt, var nomaldīties tik ļoti, kā ar grūti pēc tam tikt atpakaļ, jo tie būs viņu minējumi, viņu personiskās pieredzes vai daudzu citu cilvēku savāktu pieredžu kopums, taču katrs cilvēks ir unikāls visā viņa būtībā, tā skaitā fiziskā ķermeņa būtībā, tāpat kā jūs zināt, nav unikāla pirkstu nospiedumu, plaukstu, līniju, un cilvēki katrs ir absolūti atšķirīgi, dažādi, arī ģenētiskais fons katram ir atšķirīgs, tamdēļ katram būs ļoti individuāla pieeja. Katrs pats to var sajust labāk, un šeit ir svarīgi sākt skatīties un meklēt un domāt, ko jūs vēl varat darīt, kā jūs gan pats sev, ja jums šķiet, ka jūs esat tajā, kaut kas jums no šī te visa kā iezvanās un liek sajust kaut nelielu rezonanci, sākt meklēt informāciju un skrupulēzi atdalīt to, kas jums atsaucas, vai, kā saka, rezonē, un kas nē. Kas absolūti, jūs lasat un, pilnīgi nav nekādas rezonances, pat šķiet, ka jūs nesaprotat, ko tur ir, tad tajā brīdī tā nav jums domāta. Tas nozīmē, ka viņa ir nepareiza, nepatiesa un kāda sagrozīta, tas priekš jums šobrīd nav domāts. Informācija, kas jums izraisa iekšēji tādu atsaukšanās, kad tā sajūta, ka tur kaut kas ir jāpapēčot dziļāk, tad tā ir tā, kas šajā brīdī jums ir vajadzīga. Un, attiecīgi, tā informācija, kas izraisa dusmas, agresiju, sašutumu, tur ir atkal kāda negatīva pieredze, kas paceļ kādas vecus blokus, traumas un programmas, kas paceļās, kuras izraisa kaut ko cits lasītu, viņam varbūt vispār to neizraisītu. Tamdēļ uz to informāciju tajā brīdī nav vērts nekādi pagaidām reaģēt, to var nolikt vienkārši malā, meklēt to informāciju, kura izraisa tādu patīkamu tādu rezonanci, kur patīkam atsaucās un ir interese un tā rosina un ievāk to palasīt un paskatīties. Un šeit arī iet stāsts par to, ka ne jau tas, ko kāds jums burtiski ar varu iestāsta, tik ilgi skaidro, tik ilgi savāk paralēls, kamēr jūs apmulstat seju, ka jums liekas, jā, laikam viņam ir taisnība, jo tur viņš vienkārši ar savu enerģiju un spējām, kas viņam piemīt manipulatīvām, jūs pārliecina par savu. Un tur, kur cilvēks jums iedod plašāku spektru un piedāvā skatīties uz visu tā, kā jūs to sajūtat, kā jums atsaucas. Tikai tur ir vērts klausīties informāciju, tur, kur pasaka, nē, tā nav, ir tikai tā, klausties tikai to vai lasi tikai to nedrīkst, tas tur ir slikts, tas tāds. Es skaidrs, ka cilvēkam pašam vēl ir kaut kāds, jāaiziet kaut kādas mācības, kādas, jātīr kādas programmas, viņš ir tajā joprojām, kurš šķiro pats pēc savas prizmas, savas pieredzes, un tā tad tur
pagaidām labāk pat, ja ir interesanti, pat, ja jūs tās enerģijas piesaista, izraisa dažādas emocionālas tādas frustrācijas, labāk pagaidām, nu, tā kā nolikt. Tas tā kā šausmu filmu vai kādu pārraidi par dažādiem sašutumu pilniem notikumiem, tur bez tabū vai kas vēl tam līdzīgs. Vienkārši nav vērts sev piepāst laiku, galvu ar tādu informāciju un enerģiju, kas jums nenoderēs, kas vienkārši uz to brīdi radīs emocijas, izklaidēs un radīs kaut kādus tādus sašutuma, izbrīna vai vienkārši tādu sajūtu, ka jūs esat kādam, nu, tā, ko sauc par egregoru, principā kādam cilvēkam, kurš ir populārs, kuram ir jau kaut kādā veidā savākta grupa, un kurš ar to spēlē, savā ziņā spekulē, stāstot, ka tikai tā viena patiesība, tikai tas svarīgākais. Nu, tur, principā, jūs varat ieiet tā, ka jūs sekojat kaut kāda cilvēka pravietojumiem. Tāpēc ir svarīgi, ja ir kaut kāda tēma jūs interesē, jūs pamēģiniet paklausīties, palasīt dažādos virzienos, dažādās jomās un paskatīties, kas ir tas jūsu, salasīt to informāciju un enerģiju, kas ir jūsu. Tas, kā jūs varat palīdzēt, ja jūs jau tas viss jums ir un jūs jau esat to visu atraduši, jūs esat savā jau, jūs esat jau ārā no 3D, no dualitātes, un jūs jūtat, ka jūs gribat, lai jūsējie savējie arī būtu tur, kur jūs, un jūs jūtat, ka viņiem tas ir paredzēts, nav tā, ka jūs jaucaties viņu dvēseles pieredzē, bet jūtat, ka kaut kas notiek, kaut kādas zīmes jūs saņemat, sajūtat no visa, kas arī tika minēts, kaut kas arī jūs iekšēji liek tā domāt, tad jūs varat iet, ja jūs to prakticējat paši, jūs varat darīt paši, un jūs varat iet pie meistariem, kas jums ir tuvi, kas rezonē, kas nodarbojās ar enerģētiskām praksēm, lūgt, lai pirmkārt paskatās, pasaka, ko jūs varat darīt, otrkārt, lai pastrādā enerģētiski palīdzot vieglāk viņiem iet un noņemt kaut kādus šķēršļus, kurus drīkst nejaucoties viņu pieredzēt. Nu, kā vienmēr tas ir izsakot nodomu katrs augstākam labumam. Parasti būs tā, kad vienkārši izveidos tādu harmoniskāku lauku, attīrīs no tā, kas traucē tajā brīdī, un cilvēkam būs vieglāk saprast, kas ar viņu notiek, vieglāk ieraudzīt šīs tālākās ceļazīmes, kur viņam jāvirzās. Un tas nenozīmē, ka viņam kaut kādā veidā tiks traucēta viņa pieredze. Un šobrīd tas ir tā, ka vislabākais, protams, būtu, ja cilvēks pats dotos pie energopraktiķa un ļautu, ka ar viņu parunā, enerģetiski pastrādā, ka viņš spēj sajust, kā strādā enerģijas, kā viņš var sajusties tad, kad viņš atrodas jau citā vibrācija, citā enerģija līmenī, ko var tas energopraktiķis iedot. Un iemācīt, kā meditēt, un ka viņš pats arī var tādā veidā sev iedot atslodzi no visa tā, no kā patiesībā viņa dvēsele vēlas pamazām attiet nost, kad šī 3D pieredze ir iegūta un var doties jau tagad jaunā atomodas izaugsmes lēcienā. Un tas, protams, nebūs tā, ka tas palīdzēs 100% visu, tagad visu viņš būs sops vienā reizē, tur būs vajadzīgas vairākas sesijas, taču jau tā viena iedos izpratni, skaidrību. Ja ir tā, ka tas cilvēks nav gatavs un viņam tas liekas kaut kas stulbs, bezjēdzīgs, nesaprotams, tad varat atrast kādu, kas jums arī atkal izteikt nodomu sajust, kas jums kāda energopraktiķa, enerģetiska prakse vai meditācija liekas tāda ļoti viegla, kur ir viegla informācija, viegli saprotama, uztverama, varat vienkārši iedot paklausīties, kad cilvēks mēģina saprast, kā viņš sevi sajūt šajās enerģijās. Vai pat varat kopā ar viņu piedāvāt, nu, viņš atnāk jums līdz, vai tas ir klātienē, tā ir sesija energopraktiķa vai online, un tas varbūt arī viņam iedot kādu tādu citu sajūtu, kad kopā, nu, pamēģināt sajust, paskatīties, kā tas ir, kā nāk tā informācija. Tas gan būtu vismazāk ieteicams, tas droši vien tad, ja
ir tik ļoti, ļoti svarīgi ikdienā, kā tā persona, jūsu draugs vai tuvinieks vai partneris, ir tajā jūsu vibrācija līmenī jums ir ikdienā vieglāk, un viņš ir gatavs un piekrīt un uzklausa, tad tādā gadījumā, taču, ja tas ir tāds cilvēks, kas nav jums ikdienā tik tuvs un jūs ar viņu kopā iesiet, tad jūs savā ziņā ieliksiet tādu viņam jau ekspektācija, ka jūs vienmēr viņu kaut kur vedīsiet un būsiet ar viņu kaut kur kopā. Un tad ar to vienkārši jārēķinās, ka tas tā var notikt, kaut kādu posmu tad pastaigāt līdzi. Tiem, kas absolūti nesajūt rezonanci kaut ko tādu darīt, jo liekas, priekš kam es negribu, tas nav mans pienākums, nav mans uzdevums, tad tā arī ir, tas nav. Uz jums neatiecās. Šis attiecās tikai uz tiem, kāpēc arī bija sākumā uzrakstīts, kā palīdzēt, jo ar domu, kad lai enerģētiski savibrē šī frāze tikai ar tiem, kuriem tas rezonē, kuriem to ir interesanti darīt, un pārējiem, kuriem tās nav viņu tēmām. Absolūti nekavē viņu laiku, taču, ja tomēr jūs nolēmāt paklausīties savai izpratnē, par ko tad stāsts, tad, ja jums ir viss šitais izraisa pretestību un jums absolūti nešķiet, ka būtu kaut kas tāds jādara, tad tas arī patiešām tā ir, tad jums nav paredzēts šobrīd vai vispār neko tādu darīt. Jums ir jāfokusēs uz citām lietām. Tagad tā. Ja ir kādas aizdomas par kādu, ja jums pašam par sevi, vai kādas aizdomas par kādu savu tuvinieku, draugu, radu, noteikti varat atsūtīt individuālu jautājumu un varat paskatīties, kas tad ar viņu notiek, vai jums ir jāpalīdz, kā jāpalīdz, kas būtu tas labākais, tad jau individuāli var saņemt no viņam kurojošām struktūrām, sargeņģeļiem, atbalstu, informāciju, kas iedod virzienu. Tas ir tas, kas bija šobrīd svarīgi nodot. Un tie, kas grib sazināties, telefons 29 620 619 vai var atrast arī sociālos tīklos. Teikšu šodien paldies un uz tikšanos!